Kā būtu, ja būtu? Kā būtu, ja būtu savādāk? Kā būtu, ja es būtu veiksmīgāks cilvēks? Kā būtu, ja es izdarītu veiksmīgākas izvēles? Kā būtu, ja es uzdrošinātos darīt to, ko es neuzdrošinos? Kā būtu, ja es dzīvotu veiksmīgu dzīvi? Vai tev šādi jautājumi ir nākuši prātā? Kā būtu? Es savā izaugsmē sāku iet būtībā no šāda izejas punkta, jo es sapratu, ka manā dzīvē kaut kas nav kārtībā. Manas izvēles ir kļūdainas, mana dzīve nav tāda, kāda es gribētu. Un mani sāka nodarbināt jautājums, ko es varu darīt, lai tas mainītos. Kā būtu, ja tas būtu savādāk? Un tagad es savā izaugsmē strādāju sevis izzināšanā jau vairāk kā 10 gadus. Un joprojām ir interesantas lietas, ko es atrodu par sevi. Šobrīd varu jau līdzēt arī citiem cilvēkiem. Mana kvalifikācija jau to atļauj. Bet joprojām kā būtu, ja es vēl vairāk iztīrītu no sevis, ja vēl vairāk atbrīvotos no ierobežošajām pārliecībām, jo tādu mums ir ļoti, ļoti daudz. Katram. Pat visveiksmīgākajam cilvēkam tāpat tu atradīsi ierobežojošo pārliecību. Tāpēc, kā būtu, ja būtu? Kā būtu, ja tu atnāktu uz spēli ar mani, kur mēs izspēlētu šo scenāriju? Tu atnāc pie manis uz konsultāciju ar vienu jautājumu. Kā būtu, ja? Un mēs šo izspēlēsim un atbrīvosim tavu psihi no šīs sajūtas, no mezgliņiem, kas ir sametušies tavā psihē, un neļauj tev šo lietu atrisināt. Nodarbības ilgums ir 1,5 stunda. Ja tevi tas interesē, kā būtu, ja tu man uzrakstītu zīmīti? Vienosimies. Varam online vai klātienē, varam pie jūras, varam arī istabā. Visādi esat laipni lūgti. Un ja nav drosmes, tad padomā, kā būtu, ja tomēr saņemtos un kaut ko arī izdarītu.